Šodienī autotestā dzeltenais Triumph Scrambler 400 XC, 400 kubikcentimetri, 40 zirga spēki. 4 taktu, 1 cilindra, šķidruma dzesi, 4 vārsti, 6 ātrumi. Tas ir tāds tipisks pilsētas tipa motocikls. Es saucu par Java tipa motociklu, var saukt arī to par naked bike. Nu, tā vien gribās pilsētā iet savā pagalmā un aizbraukt ar šādu mocīti uz centru. Tas tam arī ir paredzēts. Jā, var arī ar pilsētu braukt, bet tas ir tāds salīdzinoši viegls, 179 kg, bet ļoti manevrēt spējīgs. Tā. Te viss tā vienkārši pūks normāli nostrādāts. Mocīts pats ir ražots Indijā. Jā, varbūt jau esmu nedaudz atradis no klasiskā instrumentu paneļa, bet ir arī šis tas digitāls rāda ātrumu, bet nekādas baigās iespējas nav. Tu vari traction control atslēgt, un pārsvarā viss saistīts ir ar cik daudz var nobraukt. Un tagad ieslēdz arī offroad on. No mīnusiem gribētos, ka tas tomēr ir nedaudz vairāk sagāds. Nu tā ļoti taisni stāv. Un pie lielākiem apgriezieniem ir jūtama stūras vibrācija un līdz ar to vibrē arī spogulis, kas apgrūtina sāna skatu, ja tu dod virsū. Tā uz maziem apgriezieniem visu oku. Patīkams tāds pukšķīts ir, bišķi uzdūcinam. O te ir tas. Nē, nu noturējās, viss kārtībā. Cena 7990 eiro par 40 zirdziņiem, bet pilsētā ar šito pietiek ar atliektiem galiem. Man jau šitas stiliņš ļoti patīk, un tas ir tas, ko arī es braucu ikdienā, tikai ne no Triumpha. Un šķidruma dzēs tam ir. Piesakoja auto, un paldies par tikšķi. Bet mēs pukšķinām tālāk.